ikdienas labbūtība, viņi veidojās pārsvarā divās vietās. Kam konkrēti Kamos pievērš lielāku uzmanību? Tā, diemžēl, ir pasaka. Tā nenotiek. Kā ir šobrīd ar nākotnes varbūt mērķiem un sadarbībām? Nekustamais īpašums pēc būtības ir ekonomikas spogulis. Paši izvērtējat, kur investēt, vai ir iespēja varbūt pat pieteikties? Dodiet telpu iztēlēji, dodiet telpu lidojumam un tai labbūtībai, jo tas aiznesīs pilnīgi citos līmeņos. Sveicināti, jūs klausāties Kansas City podcastu. Šī ir vieta, kur mēs iepazīstam uzņēmumus un cilvēkus, kas veido šo biznesa vidi. Mani sauc Nikita Turbanovs, esmu uzņēmuma FT Production projektu vadītājs, bet šodien mēs parunāsim ar ļoti ambiciozu un perspektīvu uzņēmumu, teiksim tā, kurš neapstājas un aug katru gadu. Un šobrīd mēs parunāsim ar Kamos Latvija, un šodien viesos pie mums ir Gundars Cauna, Kamos Latvija vadītājs. Sveiks! Sveiks! Nu ko, Gundar, varbūt varam iesākt ar to, kā tu pats noformulētu, kas ir Kamos? Kamos ir ģimenes uzņēmums, kas ir pēc būtības jau pārtaps par holdingu, un Latvijā mēs esam būvniecības uzņēmums, attīstības uzņēmums un veidojam vietu, kur augt. Tas arī ir mūsu lozungs – vieta, kur augt ģimenēm. Ar laiku, protams, arī Igaunijā mums ir komercobjektu segments, kas nozīmē ir arī biroji, ir noliktavas. Tas nozīmē, ka tā ir arī vieta, kur augt uzņēmumiem. Tā kā īsumā tā. Vesela platforma, kur attīstās. Jā, viennozīmīgi, un tie plāni jau, protams, ir diezgan lieli, un patiesībā arī tas izaugsmes ceļš no 2002. gada, viņš ir bijis diezgan sākumā varbūt netika straujišs, bet īpaši, ja mēs skatāmies pēdējos 8 gadus, kas ir noticies Kamosā, nu, tad tā izaugsme ir ļoti, ļoti strauja, un kā jau es arī minēju, tas nav vairāk tikai ģimenes uzņēmums, tā jau ir arī tā kā holding kompānija, jo mums ir otrs pamatvirziens, kas Latvijā pagaidām nav pārstāvēts, tas ir Kamos Energy. Mēs arī ražojam atjaunojamo enerģiju, saules paneļus pārsvarā dotajā momentā, bet ir plāns arī par vēju. Respektīvi, tie virzieni ir jau diversificēti, tā varētu teikt, un ejam uz priekšu. Noteikti parunāsim vēl vairāk par tiem nākotnes plāniem, ja? Bet varam atgriezties tajā 2002. gadā un vari pastāstīt, lūdzu, ar ko tad viss sākās? Lai mēs saprotam, ka sākās no punkta A un mēs nonācām līdz pat šodienai. Jā. Patiesībā, ja mēs tā runājam, tad mūsu akcionāra ceļš nesākās 2002. gadā. Viņam jau sākās biznesa 90. gados, kad viņš bija izveidojis kopā ar citiem saviem sadarbības partneriem kokrūpniecības biznesu. Ļoti veiksmīgu. Un tajā laikā pārdeva vienam lielam Zviedru holdingam šo savu tīklu, un tādējādi parādījās kapitāls. Nu, skaidrs, ka tajā pašā nozarē konkurences ierobežojumu noteikumi liedz atrasties, ko darīt tālāk. Tev ir nauda 2002. gadā, ko darīt tālāk. Un nekustamais īpašums jau nenoliedzami ir investīcija virziens, kas ir diezgan droši pret inflācijas laika zobu, un tāpēc arī tā izvēle Kaido tajā brīdī bija par labi tieši nekustamā īpašuma attīstībai. Man liekas, arī īpaši tajā laikā. Īpaši tajā laikā, jā, protams, kad tajā laikā vēl nebija, patiesībā Latvijā mēs pat bijām varbūt kaut kādu soli priekšā Igaunijai tajā brīdī, un mājokļu tirgus nebija attīstījies tā, kā viņš ir attīstījies tagad. Un tajā brīdī tas potenciāls bija milzīgs, un faktiski, ja tev jau 2002. gadā, mēs vēl atceramies, nebijām Eiropas Savienībā, ir pietiekoši labs privātais kapitāls pieejams, tad patiesībā ar šo tu vari darīt diezgan lielas lietas. Un tad kādi nākamie soļi? Tātad bija starta kapitāls, jā, un varbūt varam, ar ko tad sākās? Varbūt pirmais objekts, pirmā zeme un tā tālāk. Iziet cauri
Sākās patiesībā viss diezgan hipsterīgi un super detaļās. Es arī nezinu, bet Kaido izvēlējās savu māsas dēlu par šī jaunā topošā uzņēmuma vadītāju. Prīts Uslunds mums bija vadītājs līdz pat 2021. gadam. Faktiski ar saviem dombiedriem tika izveidota komanda. Un tie bija 6-7 cilvēki, kas patiesībā Kamusā vēl joprojām Kamus sistēmā viņi ir piederīgi un piederoši. Faktiski sākotnēji tas bija tāds, ir nauda, pieredzes varbūt nav, ko darām, būvējam kādu dzīvokļu māju, kur, ko, kā. Detaļās varbūt nestāstīšu, bet viennozīmīgi pamazām, gan uzsitot punus, gan arī, teiksim, iegūstot jau pirmās pieredzes, tika veidots tāds jau tā kā attīstības profils. Un jau 2005. gadā bija pirmie projekti, jau bija realizēti un bija plāns par nākošajiem, un tad arī 2005. gadā Igaunijā tika izveidot būvniecības uzņēmumu Kāmos Ehitus, kas pēc būtības sākotnēji primārais mērķis bija nodrošināt būvniecības pakalpojumus savu projektu realizācijai. Tā tas arī viss gāja uz priekšu, pamazām attīstījās. Un tad, protams, Kaido jau ir pieredzes bagāts kungs, bet žiperīgs vēl joprojām, bet kaut kādā brīdī gribās atpūsties, un tad viņš grupas vadību atdeva profesionālām vadītājām 2018. ja nemaldos gadā, un Mareks Pohla vēl joprojām viens no maniem, es teiktu, iedvesmu savotiem, kādam ir jābūt vadītājām kopumā. Es teiktu, Baltijas līmenī tiešām viens no top večiem. Un tajā brīdī pirmkārt bija skaidrs, ka sēdēt tikai vienā biznesa virzienā tas ir forši, bet ir jāpaplašina arī tā risku diversifikācija un jāskatās arī kādos citos virzienos. Un tajā brīdī vēl nebija diezgan populāri skatīties uz enerģiju, bet jau bija kaut kāda aizmetņa, kad, teiksim, saules paneļi tas varētu būt virziens. Un faktiski 2020. gadā jau tika nodibināts arī Kāmos Energy uzņēmums, tādējādi iegūstot vēl vienu teiksim, to biznesa vertikāli, tā varētu teikt. Un atkal jau nākošais stāsts, vai viena valsts ir pietiekoši. Kas Igauniem ir loģiski, skatāmies uz Somiju un skatāmies uz Latviju. Tie ir tādi tuvākie, saprotamākie kaimiņi. Jā. Un tādējādi arī 2018. gadā tika iegādāts pirmais zemes gabals Latvijā, un ar šo mēs arī varam teikt, ka 2018. gads ir gads, kad sākās tieši Kāmos Latvijas ceļš. Jā. Un tā pamazām uz priekšu, un jau esam 2026. gadu sākumā, kur arī jau mums ir pašiem Latvijā savs būvuzņēmums, esam gan kā attīstītājs, gan arī paši būvējam. Mums ir uzņēmums Kāmos Construction, kas jau mūsējos projektus, tagad katru mūsu nākošo projektu mēs būvējam paši saviem spēkiem. Ja. Vai mēs varam iziet cauri visiem, teiksim, tā virzieniem, kas ir, jo tu jau arī ieskicēji, ja, gan ir uz enerģijas pusi, gan uz būvniecības. Kādi tad ir pamata? Un varbūt mēs varam pat atdalīt, kas šobrīd ir Igaunijā, ja, un kas ir Latvijā. Jā. Igaunijā viennozīmīgi ir nekustamais īpašums un būvniecība, un nekustamais īpašums sadalās divos segmentos. Ir privātais segments un ir komerc segments, respektīvi darbs ar privātpersonām. Tā ir pārsvarā mājokļu būvniecība, un komerc segments tas ir sadarbība ar juridiskām personām, jebšo ar nomniekiem. Un, ja, teiksim, dzīvokļus mēs uzbūvējam un pārdodam, tad, un faktiski attiecības ar kaut kādu konkrētu adresi beidzās pie pēdējā dzīvokļa pārdošanas. Protams, vēl mēs uzturam arī atbildīgi šīs garantijas saistības, kas ir jānodrošina iegādājoties dzīvokli, bet faktiski ir kaut kāds laika nogrieznis, kad tev attiecības ar šo nekustamo īpašumu adresi beidzās. Tad komercobjektā ir savādāk. Komercobjekti ir nomnieki, tās ir ilgtermiņa attiecības, tie ir nomas līgumi, un šos objektus pārsvarā mēs tomēr esam paturējuši Igaunijā savā
īpašumā, respektīvi uzbūvējam un izīrējam ilgtermiņā dažādiem nomniekiem. Šobrīd jau mums Igaunijā ir līdz šim uzbūvēti tagad jau vairāk, bet kaut kādi 1800 dzīvokļi aptuveni šo gadu laikā, bet komercobjektu portfels patiesībā mums ir ļoti iespaidīgs. Mums šobrīd ir 90,000 kvadrātmetru iznomājamo platību, kas ir gan biroja centri, gan arī mums ir pirmais depo veikals Igaunijā ir mūsu būvēts un iznomāts, un tie mums arī ir teiksim, šī te sadarbība uzreiz jau starp Latviju un Igauniju. Bet jā, tā kā tas ir tas virziens, kurā mēs darbojamies tīri nekustamā īpašumā Igaunijā. Latvijā nekustamajā īpašumā mēs pagaidām esam pārsvarā ar lielu akcentu tiešām uz mājokļu būvniecību, bet ir jau arī veikts pirmais komercobjekts, mums ir sadarbība ar Somijas uzņēmumu Veho, un viņiem bija nepieciešamība pēc jaunas servisa platības, un faktiski 2024. gadā bet 2023. gadā bija šī nepieciešamība, lai 24. gada beigās varētu pārbraukt, tad to mēs norealizējām, un tas jau ir arī pirmais komercobjekts mums šeit Latvijā mums piederošs, un attiecīgi mums nomnieks ir Veho. Un, ja mēs atgriežamies atkal, kas vēl ir Igaunijā, ir šis te Kāmos Energy. Kāmos Energy, kā jau minēju, ir saules paneļu parki un ražojam šo te zaļo enerģiju, teiksim tā. Plānojam par vēju. Vai mēs skatāmies ar šo biznesa virzienu uz Latviju arī? Jā, mēs skatījāmies, bet patiesībā šis te enerģētikas bizness, viņš ir pirmkārt ļoti sarežģīts no tā, ka tas ir diezgan, teiksim, likumdošanas un normatīvas sensitīvs, jo bija laiks, kad visi sāka būvēt, tā skaitā arī šos te izvietot šos saules paneļus arī privāti mājas un vispārējais, un tajā brīdī bija tāds diezgan liels, varbūt liels potenciāls, bet vienlaicīgi arī nesakārtot šī vide, un ko dara. Un diezgan ātri to arī varbūt atrada un saprata. Jā, un normatīvā bāze uzreiz, tu saproti to, kad ir tā vēlme ir darīt diezgan daudz, un tā normatīvā bāze ir jāsakārto, jo enerģētika tas ir nopietni. Tas nav tikai tā uzlikt paneli un tagad mēs te paražosim, bet tas ir arī par to, kad ir, pieņemsim, kopējie tīkli, kopējais ražošanas apjoms, un par saules enerģiju var patiesībā daudz runāt, jo tā lielākā bēda un pievienotā vērtība ir tā, ka tā ir atjaunojama, zaļa, skaista, forša enerģija, bet viņi ir tad, kad saule spīd, viņas nav tad, kad saule nespīd. Un ko tad darīt? Vakarā jau mums tomēr pa nakti arī ir nepieciešams leduskapi darbināt. Tieši tā, leduskapi darbināt un to enerģiju vajag arī naktī. Tādējādi, protams, izbalansēt šīs te enerģijas plūsmas tādā valstiskā līmenī ir diezgan sarežģīta, un tāpēc tā normatīvā bāze viņa diezgan iejaucās šajā te biznesa segmentā. Tāpēc pagaidām mēs Latvijā uz šo neskatāmies. Arī tāpēc, kad mums patiesībā ir diezgan lieli ieguldījumi plāni Igaunijā dotajā momentā, un tas ir investīcija vai kapitāla ietilpīgs bizness. Lai tur mestos iekšā, tur ir jābūt ļoti lieliem muskuļiem. Jāsagatavo kārtīga vide, lai patiešām viņi arī dotu. Un tad paturpināšu vēl par mazāko. Mums ir arī vēl viena, teiksim tā, non-core biznesa, jeb šo netiešā profila biznesa līnija, kas ir investīcijas startup uzņēmumos. Tas ir tikai Latvijā? Vai tas ir Igaunijā. Tas ir pārsvarā tikai Igaunijā šobrīd, un tas skaidrs, Igauniem, man liekas, tas ir ielikts kodā, investējamies startupos. Un tāpēc mēs arī tajā, teiksim, virzībā Igaunijā esam iekšā, un līdz šim esam veikuši jau esam 21 investīciju veikuši, dažas agrīnā fāzē, dažas netika agrīnā fāzē, un ar startupiem ir tā, kā ir. Vienu dienu forši, vienu dienu varbūt izaicinoši, bet katrā ziņā tur mēs esam arī, teiksim, tas ir
tā kā vienlaicīgi hobijs, bet arī apņemšanos no akcionāriem. Mums ir iekšējais plāns katru gadu 2% no grupas EBITas investēt tieši startupos. Un pie tā mēs arī pieturamies. Ir pāris baigforšas investīcijas. Ļoti agrīnā fāzē noticēja mūsu akcionāri Boltam, ieinvestējās tur. Šobrīd ir viss labi. Jo īpaši Igaunijā, es domāju, ļoti laba vide bija, lai to nepamanītu. Bet, ja jau mēs aizskārām tieši tās investīcijas, kā ir šobrīd jūs paši izvērtējat, un, teiksim, tā Igaunijā paši izvērtējat, kur investēt, vai ir iespēja varbūt pat pieteikties, vai varbūt, pacīnīties, hei, mēs esam, vai mēs varam mēģināt sadarboties kaut kā? Jūs domājat tieši par startupiem? Jā, tieši par startupiem. Par startupiem jāatzīst, ka mums cilvēki, kas ar to nodarbojās, ir Igaunijā. Un tāpēc arī bieži vien, teiksim, tie piči, sales piči, viņi notiek tur, es šobrīd teikt, ka varbūt Latvijas startupiem būtu jābūt ļoti jaudīgiem un ļoti spēcīgiem pičiem un ļoti pārdomātam biznesa plānam, lai mēs šobrīd ieinvestētos tieši kādā no Latvijas startupiem. Bet es neizslēdzu iespēju, īpaši, ja tas ir kaut kādā veidā saistīts ar mūsu tiešo nozari, kas ir nekustamā īpašuma kaut kādas idejas vai varbūt enerģētikas idejas. Tāpēc, es domāju, ka to var apsvērt. Man liekas, tā būtu ļoti liela pievienotā vērtība, jo īpaši, ja kāds attīstītājs tomēr vēlētos, vai viņam ir nepieciešams finansējums un sadarboties ar jums. Jums arī ir tā pieredze, ko jūs varat dot, tāpēc tas ir liels plus. Kā jums tieši šķiet, kā attīstījās attīstītāja loma pēdējos 10-15 gados vispār? Varbūt mēs varam paskatīties, kā ir Latvijā, un kā vispār Baltijā. Jā, ir ļoti interesanti tas, ka pirmkārt mēs arī katru gadu veicam ar uzņēmumu Kantar palīdzību, mēs veicam reputācijas pētījumu, iepšu nozares atpazīstamības pētījumu, kas vienlaicīgi aptaujā respondentus pirmkārt par pašu nozari, otrkārt arī par klientu vajadzībām. Jā. Ja mēs runājam par nozari, tad faktiski vēl 2 gadus atpakaļ vairāk kā puse no Latvijas iedzīvotājiem, jeb šiem respondentiem, vispār nevarēja nosaukt nevienu no attīstības uzņēmumiem. Kas nozīmē to, ka nozara ir ļoti maz atpazīstama. Un šobrīd jau, teiksim, decembrī veiktais pētījums liecina par to, ka nevienu no uzņēmumiem nevar nosaukt 1/3. Tā kā, teiksim, mēs ejam tajā virzienā, kad tomēr attīstītāji kļūst redzamāki, bet salīdzinājumā ar Igauniju, tad Igaunijā patiesībā tas mājokļu attīstības bums ir bijis pietiekoši liels, un viņiem pat jāatzīst, ka bija varbūt kaut kādā mērā burbulis 2021. 2022. gadā, jebko, ko tu būvēji, visu varēja uzreiz pārdot, un pat neuzbūvējot līdz galam, viss notikās. Tāpēc, teiksim, tajā brīdī jau ir stāsts par to konkrētā attīstītāja reputāciju. Šeit mēs vēl joprojām tomēr skatāmies uz tad, kad man vajag mājokli, tad es skatos ver vaļā reklāmas, un varbūt mazāk ir svarīgs tieši tas attīstītāja reputācija, vairāk ir svarīgs, galvenais dominējušais kritērijs ir cena, kas patiesībā ir arī varbūt nedaudz atžgārni, bet par to mēs varam parunāt nedaudz vēlāk, bet tā doma ir tāda, Latvijā es teiktu, kad salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, tas mājokļu attīstības temps ir bijis krietni zemāks. Tā kā būtiski zemāks pret Lietuvu, ja nemaldos, pat 3 reizes lēnāk mēs esam attīstījušies, pret Igauniju 2,5 reizes lēnāk. Un šeit es arī salīdzinu galvaspilsētas, Rīgu, Tallinu un Viļņu. Un kas tam ir pamatā? Protams, mēs 2009. gadā piedzīvojām diezgan tādu lielu dišķibeli, un patiesībā Rīga cieta visvairāk. Ja līdz dišķibelei Rīgā tas attīstības temps bija priekšā Tallinai un Viļņai, tad tas norāda arī uz to, ka mēs visvairāk no tā visu cietām. Un tad viena liela daļa pircēji, kas, teiksim, tik ietekmē šīs dišķibeles laikā, viņi vēl joprojām valda piesardzīgums, un visu laiku mēs tagad atkal neusticamies, kas notiks, kas nenotiks un tā tālāk. Bet faktiski, ko mēs ar to visu darām?
mēs kompromisējam dzīvi, jo faktiski ikdienas labbūtība, viņa veidojās pārsvarā divās vietās. Tās ir pirmkārt jau mājas, otrkārt tā ir darba vieta. Tās ir divas vietas, kur mēs visvairāk pavadām šo te laiku, savu ikdienas sadzīves laiku. Ja mēs atliekam lēmumus un no kaut kā baidamies un visu laiku krājam un visu laiku ceram, ka kaut kas būs labāk vai nebūs labāk, tās ir kaut kādas nākotnes cerības, bet tas ir šīs dienas kompromiss. Un tāpēc es tomēr iedrošināt tiešām sabiedrību paskatīties plašāk, ko mēs neiegūstam, nevis kā mēs gribam dzīvot, bet ko mēs neiegūstam, jo tās iespējas ir. Nē, noteikti ir jāskatās, un tā stagnācija vairākos virzienos, gan finansiālā, gan nekustamā īpašumā investīcijas un tālāk ir jādomā par nākotni, bet jārīkojas jau šodien. Tieši labāk jau vakar. Tieši tā. Vai mēs varam vispār parunāt par Kamos aktuālākajiem projektiem, pie kā jūs šobrīd strādājat? Jā, šobrīd mums ir būvniecībā patiesībā tikai viens projekts, kas ir Poēzija Agenskalnā. Tas ir 49 dzīvokļu projekts, salīdzinoši maziņš. Bet mums vēl ir neizpārdēti dzīvokļi divos iepriekšējos projektos, kas ir Moko Garden Mežparkā un Abeļziedu terases teikā. Un ar to mēs ejam uz priekšu, tas ir šī brīža mūsu tāds status, tas ir aktuālais piedāvājums, ko mēs varam piedāvāt. Bet jau tuvākās nedēļas vai 2 nedēļu laikā tiklīdz zeme atsals vai būs iespējami šie te apstākļi. Mēs sākam jaunu projektu Juglā ar nosaukumu Rīti. Un arī pavisam drīz, aprīlī mēs sāksim projektu Hagen, kas ir pie Māras dīķa Agenskalnā. 2 jauni projekti. Jā, un faktiski tas, ja mēs runājam par to segmentu, kurā mēs spēlējam, mēs arī ejam uz risinājumu. Viennozīmīgi mēs neesam saucamais affordable housing segments. Mēs radām produktus priekš klientiem, kuri jau spēj novērtēt savas, teiksim, kur var atļauties un kur grib novērtēt dzīves kvalitātes jau citā līmenī. Kas nozīmē, pirmkārt tās ir lokācijas, kur mēs to darām, jo svarīgi ir tiešām arī ikdienā, ļoti daudz, mums ikdienā ir ļoti maz laika. Mēs visu laiku dzīvojam online, mums visu laiku ir kaut kur jāpaspēj un laiks mūs dzen uz priekšu. Un šī te dzīvesvietas izvēle, viņa arī ir svarīga no tāda aspekta, cik mēs ikdienā zaudējam laiku. Un ja mēs šķietam ļoti foršā vietā, bet kaut kur 40-50 km attālumā no mūsu darba vietas iegādājamies šo mājokli, mēs faktiski tērējam aptuveni 2 stundas dienā šī te produktīvā laika, ko mēs varētu darīt, veltīt kaut kam citam. Un es kā vienmēr arī saku klientiem, lūdzu izvērtējiet šīs te ikdienas kvalitātes. Ja jūsu mājoklī, izvēlētajā vai plānotajā, viss ir projekts, respektīvi aizbraukt uz veikalu, tas ir projekts. Jo tas ir kaut kur 2-3 km attālumā. Ja jums aizvest bērnus uz skolu vai uz dārziņu, ir projekts. Ja jums aizbraukt uz darbu, ir projekts. Cik ilgi jūs dzīvosiet nepabeigtā projektā? Šis ir ļoti labs jautājums. Tad, kad iespējams izvēlas to dzīves vietu, varbūt pat neizdomājas. Jā, jo mēs jau sapratām, ka tomēr viens no galvenajiem aspektiem, uz ko skatās, tā ir cena. Protams. Tikai pēc tam mēs sākam skatīties labākajā gadījumā. Tieši tā, un tās ir tās kategorijas, ko es tiešām aicinu klausītājus un vispār sabiedrību ieklausīties un padomāt, tiešām, kā mēs gribam dzīvot, un par šiem, teiksim, šīs dzīvokļu cena atšķirības, viņas bieži vien ir 5, 10, varbūt arī 20 000 robežās, bet kas ir tās dzīves kvalitātes, ko mēs iegūstam? Investīcija. Tieši tā ir investīcija, un
Vienmēr svarīgākais, ja mēs arī runājam par to pašu mājokli, nu tad svarīgi ir tajā ikdienas labbūtībā. Viens ir tā ir tā infrastruktūra, otrs ir pati ēkas kvalitāte, kādas, nu teiksim, tehniskās lietas viņi nodrošina, jo atkal jau, ja mēs būvējam, ja mēs skatāmies uz ko klients grib lēti, ar zemiem, augstu energoefektivitāti, zem komunālajiem maksājumiem un viss, un visu, bet pēc iespējas zemāku cenu. Tā, diemžēl, ir pasaka. Tā nenotiek, jo faktiski tāds spilgts piemērs arī no Kantara aptaujas datiem klienti arvien vairāk pievērš uzmanību dienas gaismai, jo tā ir tā labsajūta mājās esot. Vai vispār saule dzīvoklī. Tieši tā, D vitamīns, kā mēs zinām, mūsu platumgrādos vienmēr ir bijis deficīts, un tāpēc šie te komforta apstākļi, jeb šo sauli un dienas gaismu, viņa jau ir panākama ar lieliem logiem. Ko tas faktiski nozīmē būvniecībā? Ja mēs gribam sasniegt augstu energoefektivitāti, tad pēc būtības logiem ir jābūt maziem, jo stikls ir ļoti ātri atdod, tieši tā, atdod šo te siltumu un tādējādi, lai nodrošinātu šo te lielo stiklojumu, tas ir pavisam cita veida stiklojums. Pirmkārt, stiklojums pats par sevi ir dārgāks nekā siena. Otrkārt, kvalitatīvs stiklojums, lai viņš būtu energoefektīvs, viņš ir vēl dārgāks. Otra lieta, pieņemsim tie paši radiatori. Protams, lētākais risinājums ir standartā uzlikt radiators. Mēs savos projektos esam ieintegrējuši jau visos mūsu mājokļos zemgrīdas apkuri. Pirmkārt, tas ir komforts, tāpēc, kad radiators, kā mēs saprotam fiziku, tad viņš silda to vietu, kur viņš ir, un ar cerību, kad notiek gaisa aprita mājās, un viss ir, tā kā piesildās. Bieži vien nākās kurināt tos radiators diezgan daudz, savukārt zemgrīdas apkur, viņi ir izkliedēti zem grīdas, un viņi komfortabli ceļās tas siltums pēc fizikas uz augšu visā plaknē. Respektīvi, nav nepieciešama super liela gaisa aprite, lai to nabaga radiatoru pie logu varētu izdzenāt gaisu no viņa pa visu dzīvokli. Bet trešā lieta ir, ja mēs atkal par to pašu radiatoru runājam, radiators reāli uz vienu dzīvokli paņem kaut kādu pusotru kvadrātmetru neizmantojamās platības, respektīvi uz tās grīdas, kur ir radiators, tu jau neko nevar nolikt. Un, ja iespējams tu pērc dzīvokli par 3000 eiro kvadrātmetrā, faktiski tu zaudē 4500 eiro tikai uz radiatoru kvadratūras rēķinu. Es pat par to nebūtu nekad aizdomājies. Bet tieši tik vienkārši. Vēl viens moments ir tas, ka, ja mēs paskatāmies tā vienkārši brutāli pat uz radiatoru pie sienas, no vienas puses viņš jau silda to istabu, no otras puses viņš silda sienu. Jā, un viņš, tur tā lieta, un nav, es nesaku, ka tas nestrādā, tas strādā, un tas ir gadiem strādājis, un nav jau tā, ka tas būtu kaut kādā veidā aizliegams. Vienkārši ir labāk risinājumi. Tas ir pilnīgi cita komforta līmenis. Un beigās jau ir tas stāsts par to, tā labsajūta ģimenē un mājās veidojās tad, iedomājieties, jūs pamostaties brīvdienas rītā un ārā ir saulains. Ko jūs redzat? Jūs redzat sauli kaut kur pa mažu šaujam lūku un jums tā sajūta veidojās, es kaut kur tomēr esmu nokompromisējis ar to dzīvi, vai šis te mājas labbūtības aspekts jau paliek sekundāri, tev nav jādomā par to, es tomēr varēju bišķiņu varbūt vairāk, un dēļ tā man tagad ir jākompromisē. Tajā brīdī, kad tas ir noņemts, mēs varam fokusēties uz pilnīgi citām dzīves kvalitātēm un domāt nevis par to, kā atrisināt kaut kādas mājokļa jautājumus, bet ko es šodien gribu darīt? Man ir tik forši, varbūt es vienkārši gribu mājās pavadīt. Tā pašsajūta. Jā. Viņa ir ļoti svarīga. Mēs aizskārām jaunākos projektus, bet gribētos uzzināt, kam konkrēti Kamos pievērš lielāku uzmanību? Kādi ir tie galvenie punkti, bez kuriem nav iedomājams jauns projekts?
Tā viennozīmīgi ir energoefektivitāte. Mēs arī esam nolikuši sev jau gadus atpakaļ, 3-4 gadus atpakaļ, mēs iekšēji nolēmām par to, ka mēs katru mūsu nākošo projektu veidosim nevis kā tikai A-klases enerģijas ēku, bet respektīvi nevis A-klases enerģijas ēka, bet mums ir iekšējais uzstādījums par gandrīz nulles enerģijas ēkas statusu sasniegšanu, kas ir faktiski par 10% šīs energoefektivitātes rādītājs labāks nekā to prasa normatīvas dotajā momentā, jo jebkurā gadījumā valsts noteiktais normatīvs arī prasa šīs A-klases enerģijas ēkas, jebkura jaunā dzīvokļa māja ir jābūvē kvalitatīvi. Tā kā par to jautājums nav. Mēs ejam solīt tālāk, vēl pa 10% kā minimums labāk. Un kāpēc? Tāpēc, kad patiesībā cilvēkam dzīves laikā ar mājokļu izvēlēm var nākties saskarties vairāk kārt. Viens ir, tad, kad tu esi bērns ģimenē, tad tu nelemi par mājokli. Par mājokli tajā brīdī lemj tavi vecāki. Jā. Nākošais, tu jau nonāc studijās. Tad tev ir nākošā izvēle, kur es dzīvošu. Vai tas ir kaut kāds īrēts dzīvoklis, vai varbūt tas ir student housing vai kaut kas tāds. Trešā izvēle jau ir viss, tu jau esi izliksdojis, jau nostabilizējies un ir pirmais mājoklis. Iespējams, tajā brīdī vēl bez ģimenes. Tad ir ģimenes pieaugums, tad vajag lielāku mājokli, tad mēs ejam tālāk. Jau ģimene ir izaugusi un izspietojusi, un tu savā lielajā dzīvoklī, tev vairāk nevajag, tev vajag kaut ko mazāku. Arī tad ir pareizs lēmums pārdot un iegādāties atbilstošāko, un beigās vēl jau, teiksim, tādā pilnā dzīves ciklā, tas, kas Latvijā pagaidām vēl nav līdz galam attīstīts, tas ir senior housing. Respektīvi, kad cilvēki pensijas vecumā dodās uz profesionāliem senior housing namiem, kur viņi saņem pakalpojumu un dzīvo, teiksim, komfortablos apstākļos. Tā kā šīs izvēles ir dzīves gaitā. Tas ir labākajā, teiksim, tā, ja viss iet kā pa sviestu un viss ir labi. Jā. Situācijas dažādas. Un tās izvēles, viņas ir vairākas, un kas ir svarīgi mums arī kā uzņēmumam, tad, kad mēs runājam par Kāmos, lai tajā brīdī, kad cilvēkam ir atkal nepieciešama šī izvēle, viņš atcerās par Kāmos. Un minot par tiem pašiem 10% labāku mājokli, mums normatīvs arī iet uz priekšu. Bija jau Eiropas Savienības regulas bija uzstādījumi, kas ir jāsasniedz līdz 26. gadam, līdz 30. gadam un līdz 50. gadam. Faktiski es domāju, ka mēs aiziesim arī ar laiku uz to, kad mums būs nepieciešams šīs nulles enerģijas ēkas, bet šobrīd tas, diemžēl, dēļ Trumpa kunga izgājieniem Amerika atteicās no šīm regulām un pakārtot arī Eiropas Savienības samazināja prasības tīri, lai saglabātu šo te Eiropas konkurētspēju, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas nenonāks dienas kārtībā. Tiklīdz tas nonāks dienas kārtībā, tas nozīmē to, ka mājokli ar zemu energoefektivitāti, kurš neatbilst mūsdienu normām, būs grūtāk pārdot otrreizējā tirgo, kas nozīmē, pircējiem vienmēr iegādājoties mājokli, vajag arī padomāt par to, vai viņš pēc gadiem, tad, kad būs šī te nepieciešamā maiņa, varēs pārdot. Tāpēc mēs radām produktus, kur, teiksim, pircējiem, tad, kad viņš nonāk atkal tajā brīdī, kad viņam ir jāveic šī te maiņa, viņš var viegli pārdot un forši un atcerēsies mūs ar labu vārdu. Ja būs iegādāts mājoklis, kuru pārdot pēc tam nevarēs, tad noteikti pircējs atcerēsies, ka šis uzņēmums man izdarīja nevis kaut ko labu, bet sarūpēja problēmas. Cik labi, ka jūs arī par tādiem aspektiem padomājat. Jā. Pats ar tiem visiem etapiem,
kur cilvēks var saskarties. Bet mēs faktiski, kā mums visās biznesa vertikālēs, kur mēs ieejam, mēs esam ilgstošs spēlētājs. Un mēs arī, Latvijas tirgus arī no mūsu Igaunijas akcionāriem ir definēts kā mājas tirgus. Respektīvi, mēs esam šeit un mēs esam uz palikšanu. Šobrīd jau mēs arī vēl esam tādā salīdzinoši agrīnā fāzē, jo nekustamais īpašums un viņa attīstība ir salīdzinoši inerta. Bet tie plāni mums ir normālos tirgus apstākļos nostāties aptuveni uz 200 dzīvokļiem gadā, kas nozīmē, reputācijai ir nozīme un arī šiem te risinājumiem ir nozīme. Un man ir prieks, ka ļoti daudz klienti jau atgriežas pie mums, arī ir klienti arī sadalās. Ir cilvēki, kas pērk paši sev, ir cilvēki, kas pērk investīcijām un kas ir mūsdienās ļoti interesanti. Par ko es priecājos patiesībā, parādās arvien vairāk un vairāk pirkumi, kur pircējs pērk saviem bērniem vai saviem tuviniekiem. Ko tas liecina par mūsu ekonomiku? Sāk mums beidzot veidoties šīs te mantotais kapitāls, iepšu mēs sākam kļūt turīgāki un mēs varam atļauties jau ar saviem mūža iekrājumiem atļauties kaut ko vairāk. Tā kā un mums ir svarīgi, kad tajā brīdī tie cilvēki pie mums atnāk, un mums tādi ir jau vairāki. Noteikti, jā, un tas arī ir tas galvenais uzdevums, lai, ja cilvēks aizdomājas, ka viņam ir nepieciešams dzīvoklis, tad jūs esat pirmie, kas ienāk prātā. Tas ir jebkuram uzņēmumam. Jā, tāpēc domājiet par to. Jā, vai jūs esat blakus tam cilvēkam, tad, kad viņam ir nepieciešams kaut kas. Bet parunājam nedaudz par Skansti. Mēs vispār atrodamies Skansta City biznesa ēkā, un mēs pamanam, cik ļoti attīstās Skansta pēdējos gados un tā tālāk. Kā jums liekas, kāda ir Skansta City rajona nākotne? Kā viss attīstīsies? Man ir palaimējies, es vispār nekustamā īpašuma nozarē esmu ilgstoši jau. Un ļoti daudz gadus es kā reiz esmu arī pats strādājis ar komerc nekustamajiem īpašumiem, tieši ar biroja platībām, gan kā brokers esmu iznomājis viņas, gan arī kā attīstītājs esmu citos uzņēmumos bijis. Un paskatoties uz to, kas vispār pilsētā bija pieejams, tad, kad mēs pievienojāmies Skansta City 2022. gadā. Un tad, kad bija jāveic šī te izvēle no iepriekšējā biroja pārbraukt uz jaunu vietu, jo mēs strauji augām, tad bija dažādas iespējas. Un izvēle tajā brīdī man krita par labu tieši Skansta City, un kāpēc? Tāpēc, kad pirmkārt šis ir tiešām biznesa rajons, viens no lielākajiem biroju kompleksiem Rīgā, kas, teiksim, šis apjoms rada arī komfortu. Tās ir miedarbības ar kaimiņiem, tā ir sakārtot infrastruktūra, bet, kas nav mazsvarīgi, tajā laikā, tad, kad mēs sākām īrēt nomāt, tas ir 2022. Gadā, tad bija tikai plāni par parciņu pilnveidošanu, uzlabojumiem, un viss būs, viss taps vēl skaistāks, kas ir ļoti forši. Skansta City var uzticēties, jo viņi tur savus vārdus. Viss notiek acu priekšā. Viss notiek acu priekšā, jā. Un ir kaut kādu laiku aiz loga kāds troksnis, bet tas ir skaists nākotnes vārdā. Un tā kā tas, ko es novērtēju, tā ir stabilitāte. Tā perspektīva arī. Jā, un tā perspektīva arī, jo šeit potenciāls viennozīmīgi nav izsmelts. Vēl ir neattīstīti stūrīši šī teritorijā, un zinot investoru plānus, es domāju, ātrāk vai vēlāk šeit vēl būs pievienotā vērtība. Tas, kas vēl, protams, šeit ir ļoti ērti, mēs tieši tagad, mēs arī paplašināsimies šī gada laikā vēl. Komanda aug. Jā, komanda aug, un ir nepieciešams papildus telpas. Tā kā mēs plānojam arī šī gada laikā paplašināt savus telpus šeit pat. Un mums bija jautājums, īrēt mums, veidot iekšēji lielāku pārrunu telpu, vai tomēr, cik tad mums ir bieži tā nepieciešamība pēc tās lielās telpas. Kas ir šeit forši, ir otrajā stāvā konferenču centrs. Jaunā konferenču centra. Jā.
vienkārši nāc, izmanto tad, kad tev vajag, un tāpēc nav speciāli jātur ilgstoši kaut kādu un jāmaksā nomas maksu par kaut kādu lielu iekšējo pārrunu telpu. Nē, mums ir vairākas citas pārrunu telpas, bet lielākiem pasākumiem ir ļoti ērts risinājums šeit klāt. Jā, daudz lielāka, daudz mazāka telpā, arī vienkārši pārunu telpas, kā mēs arī atrodamies arī satura telpā, jā, viss atrodas konferenču telpā. Tāpēc, ja gadījumā jums arī nepieciešami, tad jūs droši varat pieteikt mājaslapā savu ērtu laiku un nākt šeit. Vai mēs varam parunāt vispār par Kamos nākotni? 5 gadu laikā, kādi ir mērķi? Jā. Kādi projekti? Kamosā mēs katru gadu mums septembris ir strateģiskās plānošanas laiks. Un ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums tiešām ir ļoti inerts, respektīvi tas dzīves cikls vienam projektam, viņš ir ļoti garš no zemes gabala iegādes brīža līdz būvniecības pabeigšanai optimistiskākajā scenārijā tie ir 2,5 gadi. Un tieši tāpēc mums ir katru gadu jāplāno jau nākošie 5 gadi uz priekšu un detaļās konkrēti nākošais gads. Un tas, ko mēs esam skaidri izvirzījuši sev, kā jau iepriekš minēju, tad vidējo dzīvokļu pārdošanas tempu aptuveni 200 dzīvokļu gadā. Šogad salīdzinājumam mēs pārdevām 130 jaunus dzīvokļus, iepriekšējā gadā 140 jaunus dzīvokļus, bet tas temps, mēs viņu liekam klāt. Vai vairāk? Laiks rādīs, skatīsimies arī, kā tirgus attīstās, jo jāatzīst, ka tirgus vēl ir salīdzinoši maziņš Latvijā. Viņš varētu manā skatījumā būt vismaz 1,5 reizi lielāks, respektīvi tas pirkuma. Varbūt mēs varam ieskicēt, kas motivētu viņu kļūt stabilākam, lielākam. Kādi punkti, kas traucē šobrīd? Mūsu nozare jau ilgstoši ir runājusi par to, ka lielākā daļa vēl joprojām Rīgas iedzīvotāji dzīvo blokmājās. Respektīvi vecajā padomu laika bloku mantojumā. Protams, kad ir ļoti smaga šī te izvēle, ja tev ir jau izmaksāts dzīvoklis un viņš tev pieder tajā blokmājā, tagad viņu pa lētāku salīdzinošu naudu pārdot un iegādāties jaunu dzīvokli, uzņemoties varbūt arī jaunas kredīta saistības. Tas ir smags lēmums, bet patiesībā tā ir atkal šī te dzīves kompromisēšana. Tā labbūtība, kādu mēs varam patiesībā ikdienā iegūt, viņi ir pilnīgi citā līmenī. Un cilvēkam, man liekas, kad ir svarīgi pirmkārt mainīt šo domāšanu, kad nevis tikai šodien es pēc iespējas piezemētāk un tā tālāk, dodiet telpu iztēlēji, dodiet telpu lidojumam un tai labbūtībai, jo tas aiznesīs pilnīgi citos līmeņos. Otrs, protams, kā jau es vienmēr esmu teicis, nekustamais īpašums pēc būtības ir ekonomikas spogulis. Un ja valsts ekonomika ir augšupejoša un teiksim, spēcīga, tad arī nekustamā īpašuma nozarē ir ļoti daudz ko darīt. Neslēpsim, nepatīk man gausties un salīdzināt, bet tomēr ir šie te fakti par Tallinu un Viļņu. Tur ekonomikā ir bijuši citi driveri, respektīvi Viļņa ir ļoti aizgājusi biznesa pakalpojumu centru virzienā, ļoti daudz jaunas darbvietas, starptautiskas darbvietas izveidojuši. Tallinā atkal ir bijis tas teka virziens, Skypes jau ir vēsture, bet tas bija starts ļoti daudz kam citam, bet dotajā momentā ir tāda liela uzņēmuma kā Bolts un Vais, kuriem galvenie biroji ir tieši Tallinā. Un tas atkal jau iedod to spēku un jaudu, pirktspēju pirmkārt un arī to pārliecību. Cilvēks, uzticību. Bet arī pasaulīgo redzējumu patiesībā, jo cilvēks, kurš ir dzīvojis tikai viensētā, viņš jau nezina, kas ir sētas otrā pusē. Uzņēmumi un darbinieki, kurš darbojās jau starptautiskā vidē, viņi spēja salīdzināt dzīves apstākļus, kādi ir citur, un automātiski arī jau saprot, es arī tā gribu. Un
šīs te starptautisko kompāniju un darbinieku pieredzes viņas kā reiz to domāšanas veidu maina. Un Latvijā es, protams, arī redzu, kad ir tie paši starptautiskie biznesa pakalpojumu centri, viņi arī arvien vairāk un vairāk sāk attīstīties, bet tas temps ir nesalīdzinoši zemāks nekā viņš varētu būt. Un otrs, ekonomikā tāds stabils mugurkauls ir vajadzīgs. Un patiesībā es ar prieku noskatos, kā mūsu arī viens no kaimiņiem šeit attīstās, respektīvi Delfin Group un visi pārējie šie finanses sektora kaimiņi. Tas ir tieši tas, ko es novēlu Latvijai. Šāda veida uzņēmumus, jo šādiem uzņēmumiem aug arī mūsu kompetence, mūsu izpratni par to, kā mēs pasaulē varētu dzīvot, teiksim, labāk, un viennozīmīgi tas veido arī, teiksim, Latvijas ekonomiku spēcīgāku. Tā kā, tas ir arī tas, kas mūs ietekmē diezgan. Cerēsim, ka tas arī mainīsies. Viss atkarīgs arī no mums, vai mēs spērsim soļus vienkārši pat jauna dzīvokļa iegādē. Jā, tas arī tas mazs solis, kurš dot to kopējo arī virzienu. Pieķeramies nelielai rubrikai, pirms mēs noslēdzam šo ierakstu. Rubrika saucas Kamos 60 sekundēs. Jā, vēlams ir atbildēt īsi kodolīgi, labāk ar 1-2 vārdiem, kur tas prasīts. Vai esat gatavi? Jā. Super. 1-2 vārdos. Kamos ir? Vieta, kur atnākt. Jā. Lielākais mīts par attīstītājiem? Viss ir dārgi un nevajag tur iesaistīties. Labi. Svarīgākā īpašība veiksmīgam projektam? Atbildīga projekta realizācija. Jā. Un ambiciozākais mērķis šobrīd Kamosam? Mēs parunājam par 5 gadiem, bet ir ambīcijas. Varbūt Latvijai. Patiesībā sasniegt tos mērķus, ko mēs jau esam izvirzījuši, nostabilizēties uz stabilu izaugsmas ceļa. Tie paši... Pieļauju domu, ka viņi ir gan lieli, jā? Viņi ir gan lieli. Tie ir 10% tirgus. Jā. Ilgtspēja. Pienākums vai iespējas? Pienākums, bet mēs vēl joprojām domājam, ka tās ir iespējas, bet tas ir pienākums. Un noslēdzošais, kas jūs motivē personīgi? Dzīvē ir jāgūst prieks, un galvenais katram pašam ir jāatrod šī te prieka formula. Neviens neatnesīs to prieka formulu kaut kur no malas. Mēs katrs pats ikdienā pieņemam lēmumus, cik mēs laimīgi vēlamies būt. Super, paldies. Tāda īsa kodolīga rubrika, kur iepazinām gan vairāk par Kamosu, gan tieši par jums. Un pat iespējams vairāk, kas ir tad Kamos. Bet noslēgumā šīs podcasts tiek veidots vairāk, lai mēs... primāri varbūt priekš Kansas City, visi nomnieki zinātu un draudzētos savā starpā, vispār zinātu, kas tepat ir aiz sienas. Bet runājot par Kamosu, kā ir šobrīd ar nākotnes varbūt mērķiem un sadarbībām? Vai ir šobrīd kaut kādi momenti, kur jūs meklējat kādas sadarbības, vai jūs otrādāk izvērtētu kādas sadarbības? Kā ir? Patiesībā, ja mēs runājam tīri par būvniecību vai par zemju iegādi, tad mūsu kaimiņu vidū, es domāju, mēs varbūt diezgan maz varam sadarboties. Nē, kaut gan ir arī mūsu nozares uzņēmumi, kas tieši būvniecībā, kas arī šeit Kansas City atrodas. Tā kā tās sadarbības mēs viennozīmīgi stiprinam, paplašinam un laipni aicināt ciemos pie mūsu Kamos Construction komandas, bet viennozīmīgi klienti, mūsu potenciālā mājokļu pircēji, tie ir tie, ko mēs aicinātu ciemos. Šī sadarbība būs mūžīga. jā, un tiešām es vēlos rosināt, tas mērķis ir tiešām... Esam tepat pāri ielai, kā es smējos, jūs zinat, kur mēs dzīvojam, un mēs ļoti ceram ieraudzīt arī jūsu, uzzināt, kur jūs dzīvosiet, kurā no mūsu projektiem. Tā kā, nākat ciemos uz kafiju. Jā, noteikti. Es domāju, ka jums ir mājaslapa, kur var iepazīties ar aktuālākajiem projektiem.
kamas.lv. Kamas.lv, bet faktiski dotajā momentā pačukstēšu mums būs updateot mājaslapa, kur būs vēl vieglāk navigēties mūsu projektiem, bet viennozīmīgi var arī skatīties mūsu projektu mājaslapas, kas ir Poēzija, AB Ziedu terases un Moho Garden. Visam galā LV, un faktiski šajās mājaslapās jau jūs varat iepazīties konkrētāk ar katru no projektiem. Es domāju, ka katram projektam ir sava mājaslapa, savs virziens, lai viņš ir neatkarīgs. Jā, tiesa gan tīri no marketinga viedokļa, šo mēs uzlabosim. Jā, super, tāpēc sekojot līdzi, paldies liels par sarunu. Bija vērtīgi uzzināt vairāk par Kamos, par to, kā viss aizsākās un kur viss virzās. Jā, tāpēc paldies jums par sarunu. Un, draugi, piesakojam līdzi, rakstam komentārā, ar kādiem viesiem vēl no Kansas City nomniekiem mēs varam parunāt. Un, jā, tiekamies nākamajā epizodē. Paldies. Paldies. Super.